Rīgā skan, Latvijā atskan. Rīgas balss. Labvakar, cienījamie skatītāji, kā parasti šajā laikā Rīgas balss un Latvijas televīzijas kopīgi veidotais raidījums Krustpunkti. Šobrīd visu uzmanību pievērsta premjerministra Andris Šķēles pēkšņai demisijai, taču pagaidām, kamēr premjerministrs nav aprunājies ar valsts prezidentu, kamēr nav izlemts tālākais mūsu valdības liktenis, par to šovakar nerunāsim. Šīs dienas raidījuma tēma – cilvēktiesības. Cilvēktiesību pārkāpumi Latvijā likumdošanā. Vai tie ir un kādi? Tautas saskaņas partija apgalvo, ka ir un uzskaita veselu virkni likumu, kuros ir cilvēktiesību pārkāpumi. Turpretī mēs zinām, ka ANO nesen paziņoja, ka cilvēktiesību Latvijā nav. Tātad šīs dienas sarunas biedri Aigars Ķimenis, Tēvzemē un brīvībai ģenerālsekretāra vietnieks, Antons Seiksts, 6. Saeimas deputāts, cilvēktiesību komisijas priekšsētājs, Baija Blaizāna, Latvijas pārstāvniecības ANO pirmā sekretāra, Nils Muižnieks, Latvijas cilvēktiesību un etnisko studiju centra direktors un Boris Cilevičs, Tautas saskaņas partijas domnieks. Un pirmais jautājums Borisam Cilevičam. Tātad jūsu partija apgalvo, ka ir cilvēktiesību pārkāpumi. Kādas pārkāpumus Latvijai cilvēktiesību jomā var pārmest? Pirmkārt, es gribētu precizēt, ka to, ko jūs teicat, kā nu pasludināja, ka nav Latvijā cilvēktiesību pārkāpumu, tas visai precīzi nav. ANO ģenerāla asamblējas līmenī faktiski tiek izskatīti tikai tā saucamie rūpji un masveidīgie cilvēktiesību pārkāpumi. Kas tas ir? To nosaka tā saucama ANO procedūra 15.03, tas ir masveida slēpkavības, ciemata dedzināšana un tā tālāk. Protams, kā tādu pārkāpumu Latvijā patiešām nav. Bet bez tā ļoti vispārējā ANO vērtējuma ir arī virkne starptautisku ekspertu atzinumu, un faktiski visas šās atzinumas ir ietvertas tā saucamas rekomendācijas. Un faktiski tas rekomendācijas norada uz problēmām cilvēktiesību jomā. Un faktiski aiz katras šīs rekomendācijas ir zināma cilvēktiesība problēma. Jūs varētu nosaukt varbūt tās Jā, varbūt es varu vienkārši atsaukties uz nesenu mūsu pašu cilvēktiesību biroja atzinumu par pilsoņu un nepilsoņu tiesību atšķirībām, kuras ir ietvertas Latvijas likumdošana. Saskaņā ar šo slēdzienu 10 Latvijas līkumu normas ir pretrunā ar mūsu starptautiskajām saistībām, tātad nepilsoņu tiesības tiek nepamatoti ierobežotas. Un es domāju, ka varbūt pats svarīgākais pat nav, kā mums šīs normas pastāv likumdošanas līmenī, bet galvenais ir, kāda ir mūsu likumdevēja reakcija uz to. Un tā sagadījās, ka tieši pagājušajā nedēļā Saeima izskatīja likuma par farmaceitisku darbību grozījumu projektu, kurš tieši tika iesniegts, lai labotu šo nepamatotu nepilsoņu tiesību ierobežošanu. Bet šis likuma projekts neguva Saeimas deputātu vairākumu atbalstu, diemžēl. Par deputātu atbalstu mēs vēl varbūt pajautāsim Seikst kungam mazliet vēlāk. Es gribēju Muižnieku kungam kā ekspertam šajā lietā pajautāt, vai šie pārmetumi tiešām ir cilvēktiesību pārkāpumi, vai pilsoņi, nepilsoņi? Es domāju, ka tur ir normas, kas būtu jāizskata. Galu galā par šiem jautājumiem lems Eiropas cilvēktiesību tiesa. Lēmums, ar kuru Latvija tika pieņemta Eiropas padomē, ir uzsvērts, ka nedrīkst pieļaut nekādu nepamatotu un patvaļīgu diskriminācijas ar pilsoņiem un nepilsoņiem. Es domāju, cilvēktiesību birojas slēdziens ir balstīts uz, viņi salīdzināja Latvijas saistības vienas konvencijas ietvaros, bet drīz mums būs jāratificē Eiropas cilvēktiesību konvencija, un tur ir nedaudz cita tiesu prakse. Es domāju, jebkurā valstī pārkāpumi, arī Skandināvu valstīs, man bija interesanti nesen tikties ar skandināvu kolēģiem, es viņiem prasīju, kādiem jautājumiem jūs nodarbojaties? Jums taču ir normāli viss ar cilvēktiesībām. Mums arī ļoti nopietnas problēmas. Mums jāsako, kā strādā policija, kāda ir sabiedrības attieksme pret bēgļiem. Es domāju, jāstāsta ne tikai likumdošanā, bet arī praksē. Un es gribētu pievērst uzmanību ne tikai pilsoņu, nepilsoņu jautājumiem, bet mums ir arī tādi jautājumi, kas ir īpaši smagi un kurām nedz sabiedrība, nedz starptautiskās organizācijas nepievērš īpašu uzmanību. Piemēram,
garīgi slimo stāvoklis Latvijā, apstākļi cietumos, kā arī ārpus segmenta attiecības armijā. Manuprāt, kas ir ļoti būtiska problēma, kas ir jārisina. Cilevičkungs, jūs partija rūpējas arī par šiem jautājumiem? Jā, protams, cilvēktiesības ir mūsu prioritāte. Vienīgais redzēt, Mužnieka kungs absolūti pareizi teica, ka cilvēktiesību problēmas ir absolūti visas valstis, arī visdemokrātiskākās valstis. Bet tas nepilsoņu problēmas, tas ir mūsu īpatnība. Un mēs uzskatām, ka tas ir galvenais moments, kurš traucē mums attīstīties demokrātiski, jo tas nevar valsts normāli attīstīties, ja viena trešdaļa ir pilnīgi izslēgta no politiskās dzīves, un bez tam arī sociālas un ekonomiskas šo cilvēku tiesības ir ierobežotas. Neatkarīgi no tā, vai šis status ir pamatots un kas ir vainīgs, ka tāda situācija izveidojas, tomēr kaut kā konstruktīvi šī situācija jārisina. Bet tas nemaz nenozīmē, ka mēs nepievēršam uzmanību citiem ar cilvēktiesībām saistītiem jautājumiem. Tieši tāpēc es gribēju jautāt Ķemiņkungam, kāpēc jūs partija uztur šo nepārtraukto it kā likumu konfliktu? Acīm redzot, šovakar nebūtu racionāli, detalizēti un sīki apskatīt vēsturiskos un politiskos iemeslus, kādēļ mēs uzskatām šo atšķirību saglabāšanu nepieciešamu. Taču, protams, mēs visi zinām situāciju ar Latvijas 50 gadu okupāciju un kolonizāciju. Taču pats svarīgākais iemesls, manuprāt, ir tas, ka arī šobrīd visās Latvijas lielajās pilsētās, bet it sevišķi Latgalē, faktiski praksē notiek Latvijas pilsoņu un latviešu tautības cilvēku diskriminācija, jo, kā mēs zinām, Daugavpilī arī pārējās Latgales vietās ļoti bieži cilvēki nevar sazināties iestādēs latviešu valodā, ka ļoti daudzās privātajās firmās, ko vada krievi, arī šobrīd pirmais, ko atlaiž un pēdējais, ko pieņem darbā, ir latvietis. Un, ja mēs runājam konkrēti par šo atšķirību pieņemamību, tad es domāju, ka to nosaka pirmām kārtām starptautiskās konvencijas, kam mēs esam pievienojušies. Un ar 1992. gada 14. jūliju Latvijā ir spēkā apvienoto nāciju organizācijas 66. gada starptautiskais pakts par civilajām un politiskajām tiesībām, un tieši saskaņā ar šo paktu ir paredzēts 25. pantā, ka visas šīs valsts un pārvaldes tiesības tiek realizētas ar pilsoņu starpniecību. Un visos šajos likumos, kas paredz atšķirības, faktiski tiek respektēts šis pakts. Un tādēļ mēs uzskatām, ka tā kā starptautiskās tiesības to Latvijai atļauj un tā kā to prasa Latvijas valsts un latviešu nācijas un Latvijas pilsoņu intereses, nav ne mazākā iemesla no šīm iespējām atteikties. Es gribēju Laizānas kundzei pajautāt. Pirms brīža Mužniekungs teica, ka cilvēktiesību konvencija, kur mēs ratificēsim, spiedīs mums pieņemt šos grozījumus. Vai tik tiešām šī Eiropas ietekme tik liela? Teiksim, ir jāskatās mazliet plašākā aspektā. Cilvēktiesības nav nekas abstrakts, tas ir ļoti konkrēts juridisks jautājums un pastāv konkrēti cilvēktiesību standarti, kas ir starptautiskie cilvēktiesību standarti pasaulē. Tāpēc, jebkurš pārkāpums netiek izskatīts kaut kādā veidā abstrakts, viņš tiek izskatīts konkrēti, skatoties pret šo starptautisko standartu. Eiropā visspēcīgākais instruments, protams, ir Eiropas cilvēktiesību tiesa, kurā ir jau 45 gadus ilga vēsture, vairāk 46 gadus ilga vēsture. Līdz ar to ir ļoti plašs precedentu loks, ir ļoti konkrēta prakse, kas tām valstīm, kas ratificē Eiropas cilvēktiesību konvenciju, ir saistoša. Līdz ar to, ja nonāks kāda lieta par Latviju līdz Eiropas cilvēktiesību tiesai un izskatot to, cilvēktiesību tiesa uzskatīs, kad ir bijis cilvēktiesību konvencijas pārkāpums, Latvijas pienākums būs šo pārkāpumu novērst. Vai tiks ņemts vērā arī mūsu vēsture, visi šie okupācijas fakti un piespiedu migrācija? Vai šādi fakti var tikt ņemt vērā? Tas ir cilvēktiesību tiesas jautājums, jā. Tas būs valdības uzdevums savukārt aizstāvēt savu politiku tādā veidā un pēc iespējas saprotamākā valodā. Es domāju, migrācija nav juridisks arguments. Bet piespiedu migrācija netiek argumentēt. Argumentēt, parādīt to, kāpēc konkrēti pastāv tāds vai cits likums,
kāpēc ir tāda vai citāda praksa, kāpēc ir tāds vai citāds Nacionālās tiesas lēmums. Un Bet, kā es vēlreiz labāk? teicu, nepastāv abstrakti pārmetumi par cilvēktiesību pārkāpumiem, nepastāv kaut kāda abstrakti standarti, tie ir ļoti konkrēti, tie ir pilnībā fiksēti. Bet te pašā laikā mēs zinām, ka mums ik pa brīdim pārmet cilvēktiesību pārkāpumus. Kādi parasti viņi ir šie pārmetumi par kādiem pārkāpumiem un no kā visvairāk ir? Teiksim, attiecībā uz Latviju šie pārkāpumi pirmkārt nāk tikai no vienas valsts puses, nevienam tas nav noslēpums, ka tie nāk no Krievijas Federācijas dažādu amatpersonu un dažādu līmeņu ierēģņu puses. Tie nav profesionāli pārmetumi, tie ir tīri politizēti pārmetumi. Tas ir numur 1. Numur 2. Teiksim, tīri profesionāli eksperti, teiksim, ANO cilvēktiesību komiteja, kas izskatīja Latvijas ziņojumu par jau ģimeņkungu pieminēto starptautisko paktu par pilsoņu politiskajām tiesībām, sniedza savas rekomendācijas. Un līdz 2000. Gadam Latvijai ir šīs rekomendācijas jāīsteno. Sveikstkungs, jūs esat deputāts un pieņemat likumus un drīzumā grozīsiet arī šos iespējams, ja piedāvāsiet grozīt. Vai jūs arī izjūtat spiedienu no kādas puses? Es vislielāko spiedienu izjūtu, pat kolēģi teica, kad biju sarunās Maskavā. Es gribētu šeit godāt kolēģi kaut kādu konceptuālu, varbūt kopsaucēju likt. Šeit ir, gribot vai negribot, jāsaskata 3 līmeņu intereses. Starp politiķiem tās ir politisko partiju intereses. Un es nevaru pārmest Ceļeviča kungam, kura partija orientējas pārsvarā uz citautiešiem, viņu šo pozīciju. Tā ir viņu partija, tā ir viņu programma, tā ir viņu nostāja, un tas ir politisko partiju tiesībās, kuru pretim es kategoriski gribētu teikt, ka valstiskā līmenī politizēšana ir nepieļaujama. Politisko partiju programmu likšana pirmajā plānā valsts darbā neizbēgami noved strupceļā. Otrs līmenis ir kaimiņu valstu intereses. Ziniet, godātie kolēģi, es varbūt būšu ass, bet tā ir mana absolūta pārliecība. Mēs varam, cik vien gribi, teiksim, Maskavas iespējā darīt visu un novērst visu, sadot pilsonību. Mēs varam šeit visas šīs atšķirības tā saucamās, mēs vienalga nebūsim labi, kā to pierēdo Igaunija. Igaunija gatava slēgt robežu līgumu, Krievijā nav pretargumentu nekādu, sāk runāt par cilvēktiesībām. Krievija, Maskava, piedodiet, tas nebūs diplomatiski, bet es teikšu pilnīgi godīgi. Maskavā mēs būsim labi tikai tad, ja mēs būsim Baltkrievijas pozīcijā. Ja mēs teiksim, ka mēs uz to esam gatavi. Tāpēc orientācija uz kaimiņu valstīm, manuprāt, ir absolūti nepieņemama. Tāpēc vienīgais arguments pēc manas pārliecības ir Latvijas valsts iekšējā un ārējā drošība. Iekšējā drošība, lai šeit būtu miers, politiskais, sabiedriskais miers, un ārējā, lai mēs Eiropai būtu pieņemami un simpatiski. Šajā sakarā man es gribētu teikt 3 momentus. Pirmais, likumdevējam, un te jautājums ir pilnīgi vietā, likumdevējam tomēr uz likumiem jāskatās, cik viņi atbilst šai praksē un šai mūsu virzībai. Mēs pieņemam analīzē jebkuru priekšlikumu. Pat ja tas nāk no galēji, ja tā varētu teikt, politiski kreisi orientētiem vai no galēji labējiem, mēs izskatām visu. Un šī praksē jāturpina. Jāanalizē viss, jo tikai tad var atrast argumentus. Otrs. Man ļoti nepatīk, ka kādreiz ar starptautiskām konvencijām, ar 76. gada paktu, ar vispārējo cilvēktiesību deklarāciju un ar pārējiem operē gan vieni, gan otri. Šim procesam jāpieiet radoši, jo katram nacionālā likumdošanā ir dota iespēja arī savā valstī ņemt piemēru. Un pats pēdējais, ko es gribētu teikt šajā visā sakarībā, jā, es arī izanalizēju pats no sava viedokļa, starp tiem, ko cilvēktiesību birojas ir atradis kā nepieņemamu, es būtu vēl stingrāks. Es tikai 6 uzskaitīju, kurus uzskatu, ka varētu grozīt. Kur tie būtu? Manuprāt, varētu grozīt pa ugunsdzēsību, Saeima jau grozīja, tas vēl nav galīgās lasījums, bet jau ir grozīts. Tātad, lai ugunsdzēsēji būtu arī nepilsoņi? Jā, galu galā, ja mājā deg, es taču neprasīšu, kas dzēš māju, pilsonis vai nepilsonis. Manuprāt, pasniedzēja, bet tās ir tikai manas domas, tās pat nav akceptētas komisijā. Pasniedzēja darbs augšskolā, es domāju, jāskatās pēc kvalifikācijas pirmkārt. Manuprāt, tas varētu būt detektīvs, privātdetektīvs. Varētu būt arī farmaceits, galvenais, lai labi ārstē. Un, protams, kas absolūti nepieņemami līdzšinējās amnestijas likums, amnestiju pieļaut tikai pilsoņiem. Cietumā visi vienādi, tur nozieguma rādītājs ir. Bet, kas attiecas uz pārējiem, mana pārliecība un lielā mērā tā arī Latvijas ceļa pārliecība ir, ka tie nav grozāmi. Politiskie, militārie aspekti, diplomatiskie, ierēģņu dienests nav grozāms. Tā ir mūsu, arī mana nostāja. Ceļeviča kungs, jā, lūdzu. Es tomēr nepiekrītu 2 momentiem. Pirmais, ka visādas
teiksim, apsūdzības cilvēktiesību pārkāpumus nāk vienīgi no Krievijas puses. Tā tās, diemžēl, nav, dāmas un kungi. Es varu pieminēt, teiksim, vēl 92. gada Asbjornēides lielu ziņojumu. Es varu pieminēt 2 ziņojumus, kuru sagatavoja Startautiskas cilvēktiesību līgu federācijas uzdevuma Bils Borings, kurš arī ir brīts, bet nevis krievs. Es varu gala pieminēt slavenu Helsinki Watch ziņojumu. Tā tās, diemžēl, nav. Un faktiski tas, ka Krievijas pozīcija patiešām nav konstruktīva, es pilnīgi piekrītu, ka tā ir politiska un Krievijā pārmeta cilvēktiesību pārkāpumu, protams, vadās no saviem interesēm, pirmkārt no savas drošības koncepcijas. Bet noraidot šīs apsūdzības, tomēr mēs nevaram nedomāt par patiesu situāciju. Godīgi sakot, mani ļoti maz interesē tās diplomatiskais tirgus visaugstākajā līmenī. Man daudz vairāk interesē patiesa praktiskā situācija Latvijā. Un šajā ziņā tas, ka Krievijai nav taisnība, nemaz vēl nenozīmē, ka viss mums esot kārtība un mums nav jādomā, nav jāuztraucas par cilvēktiesību stāvokli. Un otrkārt, es pilnīgi piekrītu tam, ka patiesa situācija ar cilvēktiesībām Latvijā noskaidrosies tad, kad Eiropas cilvēktiesību tiesa izskatīs konkrētas sūdzības. Šobrīd tās nav iespējams iesniegt tās sūdzības, jo mēs jau 2 gadus neratificējam Eiropas cilvēktiesību konvenciju, un man īsti nav skaidrs, kāpēc. Jo ja patiešām mūsu amatpersonas ir pārliecinātas, ka mums ir visokie, ja nav nekādu problēmu ar cilvēktiesībām, tad būtu jāļauj visam personām, kuras atrodas Latvijas jurisdikcijā, iesniegt jebkuras individuālas sūdzības. Lai to izdarītu, mums pirmkārtam jāratificē Eiropas konvencija, un otrkārt, zināmas juridiskas procedūras jāveic, lai tādas tiesības būtu. Kārs Ķemiņkungs, lūdzu. Es tomēr gribētu piebilst arī par šīm 6 minētajām atšķirībām, ko Seiks kungs tomēr uzskatīja par nepamatotām. Un pirmkārt jau tas, ja mēs runājam par ugunsdzēsības un glābšanas dienestiem. Šis dienests neapšaubām ir valsts pārvaldes sastāvdaļa, un jā, es varbūt varētu piekrist tam, ka patreizējā situācijā nebūs būtiski, vai ugunsgrēku dzēš pilsonis vai nepilsonis, bet mums jāatcerās arī tas, ka šiem dienestiem būs jādarbojās gadījumā, ja Latvijā ir kāda ekstremāla situācija. Un tādā situācijā man absolūti nav pārliecības, vai cilvēks, kas būs nelojāls Latvijas valstī, neizmantos drīzāk pretēji šo situāciju, lai veiktu kaut kādu sabotāžu vai kaut kā kaitētu Latvijas valstī. Tālāk runājot par gaisa dienestiem, par lidmašīnu apkalpēm un par detektīviem. Arī šīs abas sfēras ir pietiekoši stratēģisks, un jo sevišķi šajā detektīvu darbībā, apsardzes dienas darbībā, ir ļoti liela iespēja, ka Latvijai nelojāli cilvēki varētu izmantot šīs lietas pret mūsu valsti. Un es domāju, ka absolūti nevar piekrist Cileviča kungam par minētajiem it kā konstatētajiem cilvēktiesību pārmetumiem, jo dažādas it kā ar cilvēktiesībām saistītas organizācijas pasaulē ir ļoti daudz, un tomēr mums ir jāņem vērā vairāk tas, ko ir secinājuši ANO pārstāvi un ko ir secinājuši Eiropas EDSA misiju pārstāvi. Un tas ir viennozīmīgi pateikts, ka Latvijā valstiskā un likumdošanas līmenī nav cilvēktiesību pārkāpumu. Jūs minējāt vairākus faktus, tā skaitā, kad ugunsdzēsēji varētu rīkoties pretēji valstiskām interesēm. Kāpēc jūs skatāt no ļaunākā? Viņi taču noteikti nebūs noskaņoti pret šo valsti. Nē, es pieļauju kaut kādā ekstremālā situācijā, kā piemēram glābšanas dienas, kad ir kaut kādas stihiskās nelaimes vai kaut kāda tāda situācija, kaut vai arī kaut kāda kara vai kaut kāda nemiera situācija. Ja? Jā, lūdzu. Jā, es negribētu operēt, teiksim, ar kaut kādām hipotēzēm, kas būtu, ja būtu, un kas nebūtu, ja nebūtu. Tā pašā laikā, kā jau visi diskusijas dalībnieki vienojās, kad pastāvēs vienkārši vienā brīdī, ja mūsu likumdevējs pats to neizlabos, vienā brīdī tas būs tā kā tā jālabo. Tā kā, teiksim, ir jādara vienkārši tas, ko ir iespējams darīt. Arī cilvēktiesību viedoklis nav, teiksim, nekas absolūti noteikts un nemainīgs, vai tas nav tiesas, ne Eiropas cilvēktiesību tiesas lēmums, ne spriedums, nekas tam līdzīgs. Tā pašā laikā, protams, cilvēktiesību biroja viedoklim ir pavisam cits svars nekā atsevišķi ekspertu viedoklim. Tāpēc ar to jārēķinās daudz nopietnāk. Tas, ka pilsonības jautājums Latvijā ir politizēts, arī tā ir taisnība, tāpēc ir ļoti labi, ka diskusija ievēršas ar vienu vairāk profesionālā gultnē par to, vai konkrēti ierobežojumi atbilst starptautiskajām saistībām vai neatbilst, un ar to arī tas būtu jāturpina tādā virzienā. Vēl gribētu teikt, ka, teiksim,
par dažādiem vērtējumiem. Protams, arī starptautiskās nevalstiskās organizācijas vērtē dažādu valstu cilvēktiesību situāciju un starptautiskie eksperti vērtē, kas nebūtu nav, teiksim, vispārējais starptautisko organizāciju viedoklis. Un tas arī ir viņu uzdevums. Un, teiksim, šie starptautiskie eksperti, kas ir nevalstiskā organizācija līmenī, protams, atrod pārkāpumus itin jebkurās valstīs. Mēs varam palasīt vērtējums arī par Zviedriju, par Dāniju, par Vāciju, pat par Holandi, par tādu augstu līmeņu cilvēktiesību valstiņās. Visās tiek atrast pārkāpumi. Arī Latvijai ir tie pārkāpumi. Tās reālās situācijas, kā arī Mužniekungs minēja, teiksim, garīgi slimo stāvoklis, arī pašlaik neatrisinātais patvērumu meklētāju jautājums. Viņi vienkārši jārisina. Tas ir darbs, un to arī ārlietu ministrija dara, cik viņi var no savu viedokļu saistībā ar cilvēktiesību komisiju un pārējo parlamentu. Jūs strādājat ārlietu ministrijā, Sēkstkungs ir Saeimas deputāts, tāpēc jums abiem īsts jautājums, kad un kāpēc neratificē pat labāk šo konvenciju vēl Saeima? Pašlaik ārlietu ministrija ir sagatavojusi 2 gadu laikā pamatīgi pārskatu par itin visiem konvencijas punktiem, plus vēl 5 papildu protokoliem. Saskaņošana ar Latvijas likumdošanu, cik tā Latvijas likumdošana atbilst, cik tā neatbilst. Pa tuvāko nedēļu laikā tas izies ministru kabinetu, un tad tas nonāk Saeimā, un tad būs Saeimas rokās ratificēt to vai neratificēt. Pie tam tur būs jāizdara no mūsu ekspertu viedokļu dažas izmaiņas Latvijas likumdošanā. Es gribētu tiešām teikt, ka ja kāds kaut ko dara šīs ratifikācijas sagatavošanā, tad ārlietu ministrija. Mūsu komisija pastāvīgi uztur kontaktu, mēs pastāvīgi saņemam korektus, argumentētus dokumentus. Mēs, starp citu, mūsu komisija jau šogad, jau 4 gadījumos jau šīs neatbilstības ir novērsusi par reliģisku organizāciju dibināšanu, par šito pašu, par ko mēs nepat runājam. Es pieļauju, ka izņemot nāves sodu, tad pārāk lielu varbūt diskusiju nebūs, bet katrā gadījumā es pieļauju, ka jaunā gada sākumā Saeima būs savs tāds ēzāk. Mužniekungs gribēja patvainot? Šī gada sākumā pareizi. Jā, es vienkārši gribēju par to jautājumu, vai no ārzemēm nāk pārmetumu un par pārkāpumiem un tam līdzīgi. Es domāju, es pilnīgi piekrītu iepriekš teiktiem, ka Krievijas nostāja šajā jautājumā absolūti nav konstruktīva. Un kad no ārpuses ir dažādi viedokļi, kas norāda, ka nav masveida pārkāpumi, ir dažādas problēmas, kas ir jārisina, bet viena lieta arī, par ko mums jādomā, un es pieņemu, ka šo ļoti domā ārlietu ministrijā, ir, kas būs vajadzīgs, lai iestātos Eiropas Savienībā. Un vismaz manās tikšanās reizēs ar Eiropas Savienības pārstāvjiem viņi viennozīmīgi norāda uz vairākiem jautājumiem, nevis ekonomiskā jomā, bet tīri politiskā jomā. Viņi redz, protams, pirmkārt nesakārtotas robežas ar austrumu kaimiņu, bet viņi redz arī lielu nepilsoņu skaitu un bēgļu tranzītu zonu. Un viņiem interesē tieši, lai šie jautājumi tiktu risināti. Tā es domāju, ne tikai no Krievijas puses nāks tas spiediens, turpmāk arī no Eiropas Savienības puses, un mums to jārēķinās, un mums jārisina šī. Lūdzu. Jā, šis spiediens nāk, un tas arī ir saprotam, jo tie ir, teiksim, objektīvi pastāvoši jautājumi. Ja nesakārtotās robežas kontekstā ir kontekstā ar bēgļu tranzītu, un kā tās tas arī ir jāskat jautājums, ja, kad teiksim, nevar atrisināt un nevar rast sekmīgi bēgļu politiku un patvērumu meklētāju politiku, ja nav sakārtotas stingras robežas. Kas attiec uz lielo nepilsoņu skaitu, pastāv pilsonības likums, kas tajā brīdī bija politiskais kompromiss, ir konkrēti noteikti, pilnīgi uz papīra uzrakstīts, zinām, visiem saprotam lielumu par to, kādā veidā notiek naturalizācija, kādā veidā tā tiek sagatavot un kā ir jāaiziet šis process. Teiksim, protams, kad trūkst acīm redzot informācijas par to, kādā veidā var šo procesu iziet, un tāpēc, teiksim, pagājušā gadā to cilvēku skaits, kas vēlējās kļūt par Latvijas pilsoņiem, nav visai liels. No otras puses, tas, protams, apliecina to, ka cilvēki nejūtās diskriminēti. Līdz to nav šī spiedošā nepieciešamība pēc tā, ja, lai es tagad trauktos un kļūtu par Latvijas pilsoni. Atceļot šīs atšķirības, šī vēlme kļūt par pilsoni arī mazināsies. Teiksim, es nevaru spekulēt ar to. Es zinu, teiksim, pēc loģikas spriežot, kad arvien tuvinotos Eiropas Savienībai, vajadzētu palielināties vēlmei cilvēkiem naturalizēties, jo pastāv tāds jēdziens kā Eiropas Savienības pilsonība, kas nozīmē, ka visu Eiropas Savienības dalību valstu pilsoņi ir arī Eiropas Savienības pilsoņi, kas dod konkrētas priekšrocības darbā, izglītībā, lielākas iespējas. Ķimeņa kungam es gribēju pajautāt, ja tiks novērstas viss šīs tiesību atšķirības, kādas var būt sekas? Es domāju, ka sekas varētu būt tomēr visai nopietnas, jo mēs zinām šo diskriminējošo situāciju,
kas ir reāli pret mūsu pilsoņiem, šobrīd Latvijā vēl joprojām saglabājusies. Un, ja mēs runājam par Latvijas virzību uz iestāšanos Eiropas Savienībā, tad es gribu tikai dot tādu nelielu piemēru, kā Polija, kur šobrīd ir viena no visreālākajām kandidātēm uz iestāšanos un samērā ātru iestāšanos Eiropas Savienībā, un kura ir faktiski mononacionāla valsts. Arī šajā valstī nepilsoņi nevar strādāt ne tiesā, ne prokuratūrā, ne muitā, advokatūrā vai policijā. Tas varētu būt tāds ļoti labs piemērs. Un nemaz jau nerunājot par to, ka tā valsts, kura ir pret mums ar vissvarīgākajiem pārmetumiem un visaktīvāk pret mums uzstājās Krievija, ka tur ir visi šie paši ierobežojumi. Un plus vēl nevar arī ar arhitektu praksi nodarboties nepilsoņi, kā arī nevar dibināt akciju sabiedrības un nekomerciālas organizācijas. Tā kā es domāju, ka mūsu ārlietu sektoram arī šie varētu būt starptautiskajā arēnā ļoti labi argumenti, kā apklusināt šos te Krievijas pārmetumus. Es gribētu vēl pasvītrot kolēģis teikto nu pat domu no ārlietu ministrijas par to, ka cilvēks masveidā nejūtas tik diskriminēts, cik viņu diskriminētu padara politisko partiju ideologi. Tā ir mana pārliecība un arī mana prakse liecina par to, jo ne ar kādiem argumentiem nevar izskaidrot vai neatrod pretargumentus, kāpēc pie naturalizācijas pārvaldes nestāv rindas. Jā, lūdzu, Cilieškungs, vai jūs varat apstrīdēt šo faktu? Jā, protams. Jūsu partija visvairāk rūpējās par šiem cilvēkiem un aktualizē šo jautājumu. Okay. Pirmkārt, mēs gribētu nelielu labojumu Ķimeņekunga teiktajam. ECO misija Latvijā nav nekādu sakaru ar cilvēktiesībām. Cilvēktiesības nav iekļautas šīs misijas mandāta. Un faktiski oficiāli tā misija nav pilnvarota ne izteikties par cilvēku tiesībām, ne kaut kādos slēdzienus daļu. Tā ir cits mandāts, tās ir ļoti bieži tāda ļoti izplatīta ilūzija, ka ECO misija šeit nodarbojas ar cilvēku tiesībām. Tā tas nav. Otrais, es esmu kategoriski pret to, lai piedēvētu mūsu partijā, kā saka, nodarbošanos ar cilvēku tiesībām kaut kādu sastīgu interesu dēļ. It kā mēs tā apzināti izvēlējamies, ka mūsu atbalstīs nelatvieši, tāpēc mēs rūpēsimies par cilvēktiesībām un par nepilsoņiem un tā tālāk. Tā tas nav. Es domāju, ka vispār nebūtu īsti pareizi runājot par mūsdienu politiku. Cilvēktiesības likt apmēram tāda paša līmenī, kā kaut kādas partiju programmas un tā tālāk. Es domāju, ka mūsdienu politiskas partijas, ja viņas patiešām pretendē uz to, lai tiktu uzskatīts par mūsdienu partijām, viņa vienkārši jāņem vērā cilvēku tiesību standārtu. Te pašā laikā jūsu partija visvairāk rūpējās par šiem jautājumiem, un tāpēc es jums gribēju jautāt, kāpēc jūsuprāt pie naturalizācijas pārbaudas nav rindu un kāpēc cilvēki negrib iziet no šī nestabilā stāvokļa, dabūt pilsonību, dabūt kārtīgs dokuments, strādāt, kur grib, un arī braukt, kur grib. Mēs zinām, ka ir problēmas arī ar izbraukšanu. Jā, es domāju, ka pirmam kārtam tie ir psiholoģiska rakstura cēloni. Iedomājieties cilvēku, kuram vairākus gadus visu laiku teica, tu neesi vēlams šeit, tā nav tava valsts. Bet kāpēc viņš nesaņem tādā gadījumā Krievijas pilsonību, tā arī nav problēma? Jā, es domāju, ka tieši šo mazo Krievijas pilsoņu skaits Latvijā liecina par to, ka tomēr pamatā pārsvarā nepilsoņi saistās sevi ar Latviju, ka tieši Latviju viņi uzskata par savu nākotni. Un viņi patiešām gribētu būt par pilsoniem, bet psiholoģiski viņi ir atbaidīti. Zināmā mērā viņi ir iebaidīti. Viņi neuzskata šīs naturalizācijas procedūras par taisnīgiem, viņi neuzticas valstī. Tur ir tā lielāka problēma. Viņi visu šo gadu laiku iemācījās dzīvot kaut kā bez pilsonības. Un tāpēc viņi negrib iziet cauri šīm procedūram, kuras viņi uzskata par netaisnīgām, zināmā mērā pazemojošām, diezgan dārgām. Tāpēc, ziniet, diemžēl iesakņojas tāds iespējas, ka valsts attieksme pret šiem cilvēkiem ir negatīva. Es domāju, ja mēs gribam mainīt šo situāciju, tad valstī vienkārši jāuzņemas kaut kāda aktīva politika šajā ziņā. Jānāk pretīm, ja? Lūdzu, Laizāns kundze. Mazliet, teiksim, par to, kāda ir citu valstu praksa pilsonības jautājumos. Pirmkārt, arguments numur 1 ir tas, ka nepastāv vispār noteikti starptautiska praksa par to, kādiem ir jābūt pilsonības vai naturalizācijas piešķiršanas noteikumiem. Tā ir tīri katra valsts iekšējā lieta. Numur 2, par to, kāda ir Latvijas Republikas pilsonības likuma noteiktie naturalizācijas noteikumi. Viņi ir tādi, kā viņi ir rakstīti pilsonības likumā. Protams, valsts pienākums ir informēt par to, lai cilvēki, kuri var naturalizēties, lai viņi to darītu un lai viņiem būtu interesi. Tā pašā laikā, protams, ir jāizpild virkni nosacījumi, lai to izdarītu.
tie nosacījumi, kas ir mūsu pilsonības likumā, nav ne labāki, ne sliktāki par adekvātiem noteikumiem. Citu valstu pilsonības likumos valsts valodas zināšana noteikums ir pilnīgi saprotams, un nevienam nekādas iebildumus tas nevar rast. Par to... Jā, es atvainojos. Jā, pabeidzot, vienkārši jāatzīmē arī tas ir, ka cilvēki neiet naturalizēties, ir vienkārši diezgan izskaidrojums arī ar to, ka cilvēki neuzņemās iniciatīvu daudzos jautājumos vispār. Piemēram, Latvijas pilsoņi vēl ir kāda trešā daļa, kas nav nomainījuši savas bijušās PSRS pilsoņu pases pret Latvijas pilsoņu pasēm, kā mums naturalizācijas pārvalda un citas stāsts. Līdz ar to mēs paši, cik mēs bieži iesūdzam tiesā savus namu pārvaldes, cik mēs bieži tiesājamies ar pašvaldībām vai ko citu, kad mūsu tiesības ir pārkāptas. Kāpēc, lai kāds uztrauktos par savu statusu, ja viņam ir laba dzīve? Es domāju, tur ir vairāk jautājumu, vairāk iemesli, kāpēc cilvēki neiet naturalizēties. Jaunieši negrib iet armijā, valodas eksāmenis par grūti, politiski pasīvi, psiholoģiski atsvešināti. Es domāju, tur ir virkni iemesli, bet galā, es domāju, atbild uz jautājumu, vai likums strādā, vai pilsonības likums strādā, ir viennozīmīgi nē. Viņš neveic savu galveno funkciju, viņš neintegrē šos cilvēkus. Un tā nav naturalizācijas pārvaldes vaina, bet likuma vaina. Un es domāju, šeit ir jāsāk diskusijas sabiedrībā, masu informācijas līdzekļos tieši par šo likumu. Likums nestrādā, mums nenaturalizējās šie cilvēki, ko darīt? Gaidīt, varbūt, kamēr viņi gribēs. Es domāju, pirmais solis varētu būt atcelt šo grafiku, ja, kas padara to procesu tik pakāpenisku, ka viņš vispār nenotiek. Tas grafiks sākotnēji bija domāts, lai padarītu visu procesu pakāpenisku. Process nav pakāpenisks, viņš nenotiek. Tad kāpēc tas grafiks ir vajadzīgs? Paldies. Valdīs, 1 minūtīti. Runājot par šo nelielo cilvēku skaitu, kas ir izteikuši vēlēšanos naturalizēties, es tomēr negribu piekrist, ka šīs tiesības, šī nepieciešamība zināt valodu, zināt valsts pamatlikumu, ka tā ir definējoša. Un es uzskatu, ka pilnīgi nenopietni runāt par tādu cilvēku integrāciju, kuri nevēlās mācīties mūsu valodu un kuri nevēlās zināt tās valsts, kurā viņi grib naturalizēties. Es pilnīgi piekrītu. Es domāju, kāpēc likt viņiem gaidīt līdz 2003. gadam? Tur tas jautājums. Paldies, atvainojiet, kungi. Mūsu raidījuma laiks ir tiešām beidzies. Es ceru, ka gan tie, kuri aizstāv pilsonības un visu citu likumu grozīšanu tā, lai samazinātu šīs atšķirības starp pilsoņiem un nepilsoņiem, būs uzzinājuši kaut ko jaunu un apmierinājuši savu zinkāri. Un ceru, ka tikpat interesanti skatīties bija arī tiem, kuri ir pret jebkurām izmaiņām. Paldies, ka skatījāties. Atgādināšu, šis bija raidījums Krustpunkts, ko veido Latvijas televīzija un Rīgas balss. Uz redzēšanos pēc 2 nedēļām. Rīgā skan, Latvijā atskan. Rīgas balss. Ее ведущий зал